Vasali skaņiem uz Latgulas stundai pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šodien gastējam Daugavpiļs teātrī. I sazrunosim ar teātra valdes priekšsādātoju režisoru Olegu Šapošnikovu. Daugavpiļs teātris 23. novembrī apbalvots ar Spēlmaņu nakts bolvu. Daugavpiļs teātris bolvu saņēmis, Spēlmaņu nakts bolvu saņēmis par goda horeogrāfiju, kura piešķirta Daugavpiļs teātra horeogrāfei Irinai Bogerukai. Dēļ tam tātad uz sarunu esam šodien aicinoši Daugavpiļs teātra vadītāju Olegu Šapošnikovu. Šapošnikovu kungs apsveicam ar šādu pagūdinājumu arī valstiskā mārūgā. Spēlmaņu nakts šeit bolva. Cik tas ir liels tāds panākums? Jūs pats esat, es saprotu, arī ar konkrētu horeogrāfu arī strādājis pie šos izrāde, kura ir apbalvota, ka labāko horeogrāfija ir nūdzētus zirgus nūšauju. Par ko ir šī izrāde? Uzreiz jāpiebilst, ka šī izrāde izpelnījusies arī ārkārtīgu skatītāju atsaucību, un mēs uzskatām, ka šis mūsu panākums ir ļoti labi, ka tas ir pamanīts arī no Spēlmaņu nakts žūrijas, un horeogrāfe Irina Bogeruka strādā teātrī jau ilgus gadus, un nevienu reizi jau bija nominēta, bet šī ir pirmā viņas Spēlmaņu nakts balva. Un, protams, ļoti gribētos teikt to, ka pirmām kārtām tas ir pašas mākslinieces nopelns, jo horeogrāfija ir autordarbs, tāpat kā režisora darbs ir autordarbs. Un šeit bez īpaša talanta, bez īpašas deksmes un atdeves no horeogrāfijas puses tikai ar teātra piepūlēm nepietiktu. Līdz ar to, protams, mēs esam gan pagodināti, gan priecīgi, ka Irina ar mums strādā jau vairākus gadus, ka mēs esam kopā uztaisījuši ļoti daudz izrāžu. Un šīs bija mūsu pēdējais kopdarbs, man kā režisoram un Irinai kā horeogrāfei. Un neskatoties uz to, ka tas, protams, skaļi izskan, par to uzzina teātra profesionāļi, skatītāji, kuri skatījās ceremoniju, klausītāji, kuri klausījās radio, un visi tie, kuri interesējās par teātri. Tik un tā, es gribētu pateikt, ka galvenais mūsu vērtētājs ir skatītājs. Bet skatītājiem, kurš varbūt nav atnācis uz šo izrādi un nav izrādi redzējis, varbūt izstāstīt vai pačukstīt, par ko ir šī izrāde? Obligāti. Novērtēta, kā mēs saprotam, tieši horeogrāfas profesionalitāte, sasniegumi, bet pati izrāde, neskatoties uz to, ka tā ir kustību izrāde, un izrāde ir it kā par deju pat. Patiesībā saturs tikai virspusēji saistīts ar deju. Izrāde ir par izdzīvošanu. Izrāde ir par to, uz ko spējīgs cilvēks brīžiem pat atsakoties no savā cilvēciska veidola, brīžos, kad tām konkrētam cilvēkam draud kādas briesmas, vai tas ir bats, nabadzība, vai vispār kaut kāda cita psiholoģiska nespēja izdzīvot vai pastāvēt šīs pasaules. Un tad mēs zinām gan no vēstures, gan arī no romāna, uz kura pamatā ir balstīta arī šī izrāde vai izrādes sižets, kā cilvēka psihe var neadekvāti transformēties. Un tad, zaudējot savu cilvēcisku veidolu,
vairs nav robežas starp dzīvnieku un homo sapiens, cilvēku, kurš tomēr dzīvo saskaņā arī ar normām, robežām un likumiem, kuru regulē arī paša cilvēka prāts. Bet, Šapašņiko kungs, kas jūsuprot uzrunoja žūreju? Un kas žūrejai lika nobalsot tīši par šo jūsu choreogrāfiju un atzīt jūsus par labāku sniegumu? Kaut gan es saprotu, ka varbūt tā grūts par sevi runāt, bet jūs saprot. Jebkurā gadījumā man bija vieglāk runāt, jo tik un tā, kā es jau teicu, galvenais vērtējums ir pašai choreogrāfijai, un tā kā tomēr es skatos arī uz choreogrāfiju bišķi no malas. Es domāju, tas ir pirmām kārtām ļoti apjomīgs, arī choreogrāfijas ziņā, apjomīgs darbs, jo, kā mēs zinām, balvu jau piešķir salīdzinot dažas izrādes, noliekot blakus. Jā, protams, un paskatoties, kur ir lielāks darbs ieguldāts. Droši vien arī gan apjoma ziņā, gan kvalitātes ziņā. Un šeit, protams, ļoti grūti spriest, jo, cik man ir zināms, arī Spēlmaņa nakts žūrija tomēr balso. Jā, un mēs jau nezinām, tas ir noslēpums vienmēr, kā sadalās balsis Spēlmaņa nakts žūrijas locekļiem. Es nezinu, vai viņi bija vienisprātis mūsu gadījumā vai nē, bet acīm redzot, vairākums tomēr saskatīja, ka tieši šis darbs ir labāks par citiem, bet ziniet, es tomēr ne ar prieku atbildu uz šo jautājumu, jo uzskatu, ka tas ir tik un tā diezgan subjektīvs vērtējums, atkal neskatoties uz to, ka tas ir patīkams un par labu mums, bet mākslā vispār ļoti grūti izcelt labāko. Un es domāju, katrs choreogrāfs vai režisors, visi vai izrāda, kas jau tiek nominācijas, jau ir atzīts par... Tieši tā, pati nominācija jau ir atzinums un ļoti liels novērtējums. Un tālāk tas ir daļēji loterija, daļēji tomēr subjektivitāte. Līdz ar to es uzskatu, ka ir svarīgi, ka Latvijā ir tik daudz izcilu darbu, tik daudz izcilu choreogrāfu un izrāžu, kuru starpā esam arī mēs. Bet cik tai konkurence ar Spēlmaņu nakti ir liela, ja tomēr katru gadu Daugavpils teātris šo balvu nesanam? Redziet, tas, es domāju, tur daudz ietekmē faktoru. Es jums varbūt atklāšu kaut kādu noslēpumu, varbūt tas nav noslēpums, ka arī starp teātru vadītājiem un LTDS, Latvijas teātru darbinieku savienības vadību bija un pastāv diskusijas par to, lai novērst kaut kādas nepilnvērtības vērtējumos vai ceremonijas organizēšanā, tas joprojām pastāv. Tas nav nekāds tāds ideāls mehanisms vai tāds nevainojams vai pilnīgi precīzi matemātiski izskaitļots. Jā, tomēr, kā es jau teicu, tur ir daudz subjektīva un ļoti daudz, kas ir arī normāli. Jā, tagad es to nesaku ar tādu negatīvu zīmi, bet tas ir pilnīgi normāli atšķirībā no tiem rezultātiem sportā, ko tu vari tiešām ciparos novērtēt, cik tur sekundžu vai cik bumbu. Jā, šeit ir arī atkarīgs no žūrijas sastāva, katra žūrijas locekļa prioritātēm, arī pašā žūrijas locekļa, tā teikt, gaumi, arī iekšē kultūru un tā tālāk. Un tomēr visi cilvēki, visi tie profesionāļi, kuri veido žūriju, arī nevar būt tā kā vienādi gan vecuma ziņā, dzimuma ziņā, pieredzes ziņā. Līdz ar to katru gadu tomēr tas ir kaut kas savādāks un pretendēt uz kaut kādu objektivitāti šeit tomēr ir ļoti grūti, uz ko mēs arī nepretendējam. Līdz ar to, ziniet, es domāju, ka šeit ir arī kaut kāds likteņa pirksts parasti, kas ir pilnīgi normāli, kad mēs dzīvojam
situācijā, kad katrs teātris tomēr arī ļoti atšķirās. Ja, tā kā sportisti, viena komanda, viņiem vienalga viens mērķis, viņi vairāk vai mazāk satrenēti vienādi, tālāk tikai jautājums, kurš ātrāk noskries. Tomēr teātri ir ārkārtīgi atšķirīgi. Ja, un salīdzināt, salīdzināt kvalitātes, ja, teiksim, augstai zupai un boršam. Ja, abas zupas, bet katrai ir savi ingredienti un sava garša. Tur tad drīzāk atkal mēs nonāktu tādā gadījumā, ja mēs vērtētu un gribētu dot kaut kādu balvu kādai zupai, tad vienalga iziet no tā, kas man pašam labāk patīk. Bet jūs pašam, kā režisoram, kā arī teātra vadītājam, kas ir tas, ko gribētu izcelt kopumā Daugavpils teātrī, par ko jūs varbūt pašam gribētu pazaļīļātīs? Kādas tad ir tos, varbūt arī pēdējo laika mākslinieciskos tendences Daugavpils teātrī vispār? Vai jūs varbūt ir arī konkrēta sava specifika? Jā, paldies par šo jautājumu. Ziniet, tas jautājums ļoti ir saistīts tieši ar to iepriekšējo, ko jūs man prasījāt, jo tieši šī izrāde, par kuru mēs pat runājām, parādīja to mūsu teātra galveno bagātību, galveno arī manu kā vadītāja lepnumu, mūsu ļoti saliedētu kolektīvu. Es šeit, man vajadzētu izvairīties arī no salīdzināšanas, bet es gribētu uzdrošināties pateikt, ka šī fantastiskā radoša atmosfēra, kura ir Daugavpils teātrī, un te es varu atsaukties arī uz viesmāksliniekiem, kuri brauc pie mums strādāt, ka šī atmosfēra nav tikai labestīga tā kā ģimenē. Ne par to ir runa. Te nav runa par tādu tikai psiholoģisku komfortu. Es tomēr uzsvērtu tieši saliedētu kolektīvu, kurš mēdz būt ļoti koncentrēts, ļoti mērķtiecīgs, jo teātrī bez tā, lai pie katras izrādes strādātu komanda, tieši kā sportā, pieņemsim, ja komanda viens otru jūt komandā bez vārdiem, tas jau ir, to arī sauc par to saliedētu komandu vai kolektīvu, kad nevajag papildus nekādu instrumentu, lai veicinātu labu darbu. Jūs jums tātad prieks ir par šo saleidāto komandu, bet šai saleidāto komanda pie kādam tad mākslinieciskam tendencam pīstrādāja, kas ir varbūt tas Daugavpils teātrī eipašīs vai atšķirīgīs, kas nav teātros varbūt porējā Latvijā? Tātad, vai ir mazāk? Jā, pirmām kārtām es teiktu, ka tas jau bišķiņ tomēr cits aspekts. Ja, saliedētība ļauj strādāt uz kaut kādu konkrētu mērķi, bet runājot par to atšķirīgo un varbūt īpašu, kas piemīt Daugavpils teātra kolektīvu, es to nosauktu par multifunkcionālu kolektīvu un arī multilingvālu kolektīvu, jo mēs esam vienīgais kolektīvs Latvijā, kuram ir tādas dotības un iespējas spēlēt 4 valodās? 4 valodās spēlēt, ne tikai runāt, bet arī spēlēt izrādes 4 valodās, pilnīgi profesionāli. Un tas ir pirmais. Nākamais no tiem pašiem kritērijiem ir tas, ka gandrīz visi šobrīd mūsu skatuves profesionāļi vienlaicīgi labi spēlē, kā dramatiskie aktieri, dzied un dejo vai kustās. Ieskaitot ļoti attīstītu ķermeņa valodu arī līdz akrobātikas trikiem. Un tas bija tas ļoti apzināts virziens, gan komplektēt, gan pilnveidot trupu tā, lai mēs būtu tie multifunkcionālie mākslinieki, tātad sākot ar valodu un beidzot ar fiziskām prasmēm. Un šeit es būtu gatavs pateikt, ka mēs esam, varbūt būtu gatavi, ja būtu tādas sacensības, ieņemt pirmo vietu Latvijā.
Bet šobrīd, kāds ir tas aktuālīs repertuārs šobrīd, pie kādam izrodam varbūt vēl strādājot un kurus tikai tūp un kas ir plānots? Tātad. Par asūšu un plānotu repertuāru. Jā, tā kā mēs ar jums ierakstam mūsu sarunu dienā, kad pateicoties vienkārši mežonīgām skatītāju pateicoties interesei par mūsu jaungada pasākumiem, jau sen bija izpirkti visi koncerti Ziemassvētkos un jaunajā gadā, vai tā teikt vecgada izskaņā, un skatītāji bija ļoti neapmierināti, ka viņi nevar dabūt biļetes uz mūsu pasākumiem. Mēs šodien bijām laiduši pardošanā papildus koncertus jau janvārī un decembrī. Tad atrodat kaut kādas dienas, kad varam vēl papildināt dažās dienās, 2 koncertus dienā, tad mēs atradām iespēju. Un šodien tas ir bez pārspīlējuma 7 minūšu laikā bija izpirkti 6 pilnas zāles. Tas liecina par to, ka šobrīd mēs ejam pareizo ceļu, ka mēs varam piedāvāt skatītājiem tieši to, ko skatītājs ļoti grib redzēt, atbildot uz skatītājiem nepieciešamu, teiksim, ne jau gluži izklaides, tādu izklaides veidā laika pavadīšanu, bet drīzāk dāvinot tieši to teatrālo vai skatuvisku brīnumu pirms Ziemassvētkiem vai pirms jaunā gada. Saturiski runājot, kas ir šī koncerti, par ko jūs, skaidi šī koncerti ir, par ko jūs tikko runājat, un varbūt seikok arī pāanalizējot to repertuāru, ko jūs tagad šajā zīmes sezonā, šajā tuvākajā laikā pīdovojat, un kas ir pie jums uz skatuves redzams? Tātad, vispār runājot par Daugavpils teātra repertuāru, tas ir ārkārtīgi plašs. Un tas ir atkal atgriežoties pie jūsu iepriekšējā jautājuma par tendencēm un plāniem. Tur vienmēr bija un būs mūsu plānos visplašākais gan žanru ziņā, gan valodu ziņā repertuārs, jo mēs uzskatām, ka tā ir tieši mūsu misija mēģināt neapdalīt latgales skatītājus, jo atkal skatītājiem līdzīgi, kas Spēļu nakts žūrijai, katram tomēr ir savu vēlme, savu gaume, savas prasības arī pret teātri. Līdz ar to tas repertuārs sastāv, sākot tagad jau pat, varbūt, bet beidzot ar sengrieķu traģēdiju un sākot ar tādiem viegliem pasākumiem kā jaungada koncerti. Sengrieķu traģēdiju latgaliski. Tieši tā, jā, un runājot par koncertiem, tas, protams, ir tā kā, to var nosaukt par vieglo žanru, bet patiesībā, kāpēc tie koncerti ir tik populāri, ne tikai tāpēc, ka mākslinieki arī kārtējo reizi var parādīt savu augstvērtīgu prasmi, runa ir par muzikāliem numuriem, mūsu dejotāji un dziedātāji, bet es domāju, ka skatītājs ļoti uzruna tas, kā mūsu jaungada koncerti pārsvarā ir arī tāds, teiksim, pagājušā gada rezumē, jo caur jokiem, caur arī ironiju, brīžiem arī sarkasmu vai parodiju, mēs gribam atskatīties uz to, kas ir noticis pasaulē un Latvijā pēdējā gadā, kaut ko pakritizēt, par kaut ko papriecāties. Tad šajos jaungada koncertu šovos? Jā. Vecgadam? Jā. Un tas, man liekas, padara šos koncertus nevis vienkārši par tādu vieglu laika pavadīšanu, bet tas patiesībā atkal saliedē skatītājus, jo mēs visi apkopojot to, kas ir paveikts vai kas nav izdevies, jā, kā es jau teicu, brīžiem ar humoru, brīžiem ar sarkasmu,
Katrs tā teikt, katrs notikums droši vien pelnījis kaut kādu savu attieksmi pret to, bet atkal galvenais tomēr tiem koncertiem misija. Tagad es runāju par skatītājiem, vienojoties, sēžot zālē, aplaudējot, vienoties par to, lai novēlēt viens otram, mēs no skatuves skatītājiem, skatītāji no zāles mums novēlēt to visu gaišāku, kas varētu, un mēs gribētu, lai tā notiktu, kas varētu mums sagaidīt nākamajā gadā. Jūs tagad pastāstījāt par šīm veco jauno gada šīm koncertiem, jeb šīm vecgada šavim saucamīm, bet pieminējāt arī šo izrodi latgaļiski Hekube, kas jūs ir, bet vēl, kādas vēl jūs izrodis un cik šajos mēnešos, tagad decembris, janvārs, februārs, ko jūs uzvadat un varbūt tā eisi izstāstīt, cik jūs ir un varbūt stipri neizdziļinājoties, bet kādas un par ko? Nu, tad, kas jau teicu, repertuārs ir ļoti plašs, un līdz ar to ne visu repertuāru var noskatīties 2 mēnešu laikā, bet tomēr pārsvarā tagad visas tās mūsu populāras izrādes ir pārstāvētas decembrī un janvārī, un tagad būs februāra pārdošana atvērta. Taču runājot arī par to, kas īpaši sagaida skatītāju un pavisam drīz, es gribētu pieminēt Jāņa Lūsēna sarakstītu mūziklu Agrā Rūsa. Tagad mēs strādājam pie šī iestudējuma, un janvārī ir paredzēta pirmizrāde, un mēs ļoti gaidām šo pirmizrādi, jo mēs esam pārliecināti, ka šis būs kārtējais mūsu teātra labs panākums, līdzīgi kā tas bija ar arī citām izrādēm, gan latviski, gan latgaliski. Es runāju par muzikālajām izrādēm. Pēdējā izrāde, kuru mēs spēlējam 5 sezonas, bija Pa laimes lāča pēdām. Monika Zīle bija sarakstījusi libretu. Bija ārkārtīgi populāra izrāde, bet mēs jau sapratām, ka vajadzētu taisīt kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, un šeit mēs esam ļoti pateicīgi Jānim Lūsēnam, kurš atļāva mums izmantot savu mūziku, lai mēs varētu to iestudēt mūsu teātrī. Jā, kur ir atkal stāsts ne tikai par mīlestību, bet atkal ir stāsts par to, kā cilvēkam izvēlēties savu pareizu ceļu. Tas nav ļoti vienkārši, vai ne? Un vienmēr, ja tas būtu vienkārši, mēs varētu to izdarīt katrs, bet tas ir drīzāk stāsts par to, cik tas ir grūti. Nevis kā, bet cik tas ir grūti to izdarīt. Un runājot arī, vēl es nepaspēju pabeigt savu domu par to, kas būtu tā mūsu misija. Tā arī tiešām ir mūsu misija stāstīt cilvēkiem par cilvēkiem. Stāstīt par to, kas ir sakrāts gadiem vai gadsimtiem mākslā, literatūrā, lai šo pieredzi caur teātra mākslu nodot mūsu skatītāju. Bet jūs šobrīd tā rindiņā visas izrodis pa nosaukumiem man nasaucat. Jūs tīšām laikam tik daudz, ka arī pat tā grūts tagad raidījuma atvēlētā laikā par katru pastāstīt. Es nevarētu, tas ir tiešām, mums jau repertuārā ir ap 30 izrāžu. Šobrīd. Jā, kopā. Protams, mēnesī mēs varam parādīt kādas 20. Līdz ar to, ja es tagad sākšu stāstīt par to, kas konkrētā mēnesī notiek, es baidos, ka tad mums nepietiks raidījumu. Parunājam vismaz par vīnu, parunājam par Hekubi. Par Hekubi labprāt. Kas ir Hekubi? Hekubi šobrīd latgaliski. Jā, Hekubi latgaliski. Tas ir turpinājums mūsu tendencei pierādīt un parādīt, kā latgaliski var iestudēt da jebko. Līdz šim pastāvēja tas stereotips, ka latgaliski var kaut ko tikai tādu jautru,
atkal tikai izklaides un mazu lomu nospēlēja arī savā laikā iestudētās izrādes Nacionālajā teātrī Rīgā, Latgola 1 un 2, un tie, kuri redzēja, noteikti atcerās, ka arī tur tā tendence ļoti stipri bija parādīta, ka latgalieši ir ļoti labsirdīgi. Jā, tāds vīglais bišķiņ pastulbi. Bišķiņ īdzer. Jā, bišķiņ vienmēr pie tā. Bet labsirdīgi. Jā, bet labsirdīgi. Ar viņiem kaut kas notiek, visiem patīk, viss ir smieklīgi. Jā, un viss ir smieklīgi. Bet, ziniet, tas ir patīkami, jā, kā latgaliešus raksturo un skatās arī tā, tas ir ļoti patīkami. Bet no vienas puses. Bet ja tas ir tikai vienīgais, ko runā un stāsta vai domā par latgaliešiem. Tas var radīt stereotipus. Precīzi. Es to arī nosauktu. Teātrī ir šis tāds tā kā jēdziens štamps. Tas nozīmē, ka tas ir stereotips, kuru tu atkārto katru reizi, nedomājot par to, ka dzīve ir raibā. Un tas ir klišejs. Uzlikt klišeju uz visu Latgali, kā šeit nekas cits nenotiek, ka tikai jautri pavada laiku, bišķiņ tiešām iedzer un tā, tas ir jau arī paliek primitīvi. Bet par Hekubi? Bet par Hekubi. Un līdz ar to mēs sapratām, ka, ja mēs paši nemainīsim to tendenci, tad droši vien neviens jau cits nemainīs. Un tā kā mēs esam tomēr tik un tā vienīgais teātris, es uzskatu, kurš var atļauties profesionāli iestudēt savas izrādes latgaliski, tad uzskatām, ka tā ir mūsu misija un pienākums, kā es jau teicu, gan parādīt, gan pierādīt, ka latgaliski var iestudēt ļoti nopietnu dramaturģiju. Iepriekšējā sezonā tā bija Juna Fosses luga, mūsdienu norvēģu dramaturga Nobeļa prēmiju laureāta. Materiāls ļoti, ļoti sarežģīts. Kaits noteikti attīst? Jā, par ko mēs arī saņēmām Boņuka balvu. Bijām ļoti pagodināti un izrāde bija arī ļoti novērtēta, neskatoties uz to, ka nebija nomināciju, izņemot video mākslinieces darbu, bet ļoti labas recenzijas un atsauksmes bija no kritiķu puses, un kritiķis Toms Čevers iekļāva šo izrādi savu top 3 labāku izrāžu iepriekšējā gadā, kas ir arī ļoti patīkami. Līdz ar to mēs sapratām, ka tas darbojas, tas strādā. Un bija faktiski tāds ambiciozs plāns, tad kur mēs ejam tālāk, lai tās nebūtu pirmais un vienīgais solis. Un tad man ienāca prātā, kad režisora no Francijas Tatjana Bogdana, Krievu izcelsmes režisore, bet dzīvojoša Francijā, piedāvāja iestudēt sengrieķu traģēdiju. Es uzreiz viņai kā tādu kontrpiedāvājumu teicu, jā, bet taisam to uzreiz latgaliski, nedomājam ilgi. Un sanāca tieši tas, kas ir sanācis, un mēs redzam, ka šī izrāde jau iekaroja skatītāju sirdis. Lai īkordinātu to klausītāju neīsumā runājot par ko tad ir Hekube. Un Hekube, tā kā es pats neesmu izrādes režisors, es pateikšu tādu kā skatītāju viedokli, jo skatījos to tomēr kā skatītājs. Man pašam šī izrāde ir par cilvēka gara spēku. Ja runājot par nodzītus zirgus nošauju, mēs runājam par tām vājām pusēm, ka cilvēks, kā viņš var pazaudēt sevi, tad Hekube ir pilnīgs pretstats tam. Vēl smagākā, vēl grūtākā situācija sieviete, kura ir zaudējusi visu, kuru arī sauc Hekube, ir spējīga pateicoties tieši savam gara spēkam, īstenot necilvēciskus darbus, bet tādus, kuras ir pa spēkam tikai dieviem. Tā kā mēs runājam par sengrieķu traģēdiju, tā kā šeit jau, protams, dievi ir sižeta tādas līdzdarbojušās personas, kaut mēs viņus neredzam uz skatuves, bet skaidrs, ka te ir runa par pārcilvēcisku spēku. Un tas ir tas, ko mēs saucam par gara spēku, par garīgu spēku, kad runa nav par kaut ko merkantīlu. Skaņa Latgulas stundi. Šodienas Latgulas stundi gastējam Daugavpils teātrī, sazarunājamies ar Daugavpils
teātra vadītoju režisoru Olegu Šapošnikovu. Tikko, ka runājam arī par hekubi latgaliski, bet vispār izrodis latgaliski. Jūs esat sokuši jos veidot jau vairākus gadus atpakaļ. Dēļ ko? Dēļ to, ka jūs pīprosa latgalīšu valodu arī skatētojus, vai dēļ tam, ka jūs esat sapratuši, ka Latgulis reģionā to neviens cits eisti nedara, vai dēļ tam, ka jūs varat arī kādu naudu latgalīšu valodai veiksmīgi pīsaistāt arī teātrim. Dēļ ko te izvēle, ka jūs tomēr jau pēdējos gadus esat stabili nozastabilizējušies, ka jūs katru gadu kaut kas latgaliski ir? To es varbūt skaļi varētu nosaukt arī par latgales patriotismu. Jo tāpat, par ko mēs daudz runājām, ka dzīvojot Latvijā, ir svēta lieta saglabāt, stiprināt valsts valodu. Dzīvojot Latgalē, ir svēta lieta stiprināt, cik vien iespējams, arī latgaliešu valodu. Un, būsim realisti, skaidrs, jā, ka nav teātra spēkos varbūt panākt kaut kādas izmaiņas, cik daudz ģimenes lieto šo valodu. Redziet, es pats, diemžēl, konstatēju, ka es vēl nevaru tik brīvi sarunāties latgaliski. Bet jūs mani saprotat. Pilnībā, protams, es jau taču arī iestudēju pirms tam daudz izrāžu latgaliski, un šī valoda man nemaz nav sveša, un bērnībā es dzirdēju šo valodu, jo man mamma ir no Latgales. Jūs sakat šis patriotismas, bet kas skatētīs izrodīs latgaliski? Nanulīdzami tūmār Daugavpilī. Vairāk ir citautīšu, navas latgaliski runājušu, vai arī citautīšu, krīviski runājuši cilvēki nok uz saturu latgaliski? Jā, un tieši to es arī gribēju paskaidrot, ko es domāju ar to patriotismu, jā, ka nebūdami spējīgi kaut kā mainīt šo situāciju, teiksim, ģimenēs, es uzskatu, ka caur izrādēm latgaliski mēs popularizējam pirmām kārtām pašu Latgali. Tieši pašu Latgali atkal parādām, ka šī ir sena un ļoti muzikāla un īpaša valoda, kurai nav robežu, runājot par teātra mākslu. Un nākamais, tātad popularizēt valodu, jo, kā mēs jau tagad zinām, ļoti daudzi mūsu skatītāji nerunā un pat nesaprot latgaliski, bet nāk uz izrādēm. To mēs zinām precīzi, es varu to pateikt, zinātniski pierādīt, jo mums ir arī atsauksmes. Atsauksmes, kuru raksta arī skatītāji, kam ir dzimtā valoda krievu. Un visi saka vienu un to pašu. Pirmā kārtām sāk vienmēr ar paldies teātrim, kā mēs devam šo iespēju noklausīties fantastisku lūgu, vai tā būtu hekube vai cita latgaliski, un uzzināt, cik tā valoda ir skaista. Redziet, caur to mēs varam stiprināt šīs valodas pastāvēšanu mūsu zemē. Tas jau ir daudz. Jā, Šapoškungs, bet kādi jūsu tī novērojumi? Tas varbūt citautīts Daugavpilītis noktos izrodis skatētīs, vai apkort nūvodi, nezinu, Preili, Kroslova, Riezekņa brauc uz šom izrodam latgaliski. Jūs taču savu tādu pamata auditoriju strodojot godi, jūs jau stejos pazīstu. Jā, tas ir mūsu īpašais lepnums. Es esmu atkal gatavs apgalvot, ka mūsu skatītājs nāk ne tikai no Daugavpils. Mums ir ļoti plaša geogrāfija. Tā teikt, mūsu mārketinga nodeļa var apstiprināt, ka uz mūsu izrādēm arī latgaliski brauc pat no Kurzemes. Nerunājot jau par to, ka brauc no Rīgas un ļoti daudz un rezervē vietas. Redziet, patriotisms nav tikai tas, ka tava attieksme pret to zemi, ko tu vēl dari, man liekas, jā, tas ir tavs apliecinājums, vai tu dari kaut ko labu, un mums liekas, ka, ja mums ir tik jau izplatīta latgaliešu izrāžu geogrāfija, tad tas nozīmē, ka mēs tomēr savu misiju pildam. Runājot par teātri un resursiem, katrā teātrī cilvēku resursi, šī aktīri, kas ir profesionāli, kā jūs sacījāt, pat akrobāti, sarunas sākumā pat tādu pīmiņāt frāzi.
Kā ir to aktieru sastāvu? Cik jūs viegli Daugavpils teātri ir nokomplektēt šo aktieru sastāvu un kā jūs varbūt arī sadarbojoties ar izglītības īstādēm, lai sagatavotu aktieru? Tā ir varbūt pat jūsu specifika. Tas ir ārkārtīgi svarīgs kultūra politikas jautājums. Varbūt īsumā būs ļoti grūti par to, tā teikt, izgaismot šo tēmu un arī problēmu. Jo nav noslēpums, ja, ka pamazām, varbūt nav tik strauji, bet tomēr mēs savus iedzīvotājus Latgalē tomēr turpinam zaudēt. Īpaši, ja mēs runājam par jauniešiem. Ļoti daudz jauniešu meklēdami kādas izglītības iespējas brauc prom un pēc tam paliek tur, kur viņi ir aizbraukuši. Vai tā ir Rīga pārsvarā droši vien, vai tas ir ārzemēs. Un protams, te gan es neuzdrošināšos apgalvot, bet ir tāda sajūta, ka Daugavpils teātris varbūt ir gandrīz vienīgā iestāde, uz kuru brauc strādāt, un dēļ tā arī paliek Daugavpili jaunieši no Rīgas un no citām Latvijas pilsētām. Tas ir atkal nav nekāda mana fantāzija, jo saprotot to, kā aktieri, kuri mācījušies Rīgā, diez vai brauks uz Daugavpili, lai kā mēs gribētu, lai tā notiek, lai kā mēs aicinātu. Jā, tomēr, diemžēl, tā mūsu kultūras un ne tikai un ekonomiskas dzīves centralizācija dara savu. Un cilvēks, kurš jau ir iesakņojies Rīgā, pārsvarā tomēr to jau savu dzīves vietu nemaina. Jā, bet kā ir ar šīm aktieru kursiem? Ir taču bijuši šī Daugavpils aktieru kursi. Tieši tā, un tagad es jums stāstu to, tā teikt, priekšvēsturi, lai paskaidrotu, kāpēc, jo to, ja mūsu raidījumu dzirdēs kultūras vai izglītības ministrijas cilvēki, lai viņiem vēlreiz atgādinātu, ka šī mūsu vēlme veidot savus apmācības kursus, patiesībā ne jau savus, ne jau Daugavpils teātra kursus, bet tieši izglītības iestādēs Daugavpilī sākumā tā bija Saules skola, tad Staņislava Broka mūzikas vidusskola. Uz to skolu bāzēm mēs veidojam aktieru kursus kopā sadarbībā ar skolām. Un milzīgs paldies skolām un milzīgs paldies arī par to palīdzību, ko sniedz arī kultūras ministrija savā laikā, kad finansēja arī tās izglītības programmas. Jo pateicoties tām programmām, jaunieši, gan tie, kuri dzīvo šeit, varēja iestāties un apgūt aktieru profesiju, bet par ko es jau stāstīju pirms tam, ka arī mums ir jaunieši, kuri speciāli atbrauca no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, lai mācītos Daugavpils aktieru kursā sākumā, un pēc tam gandrīz visi viņi palika šeit. Jā, jo viņu sākotnēji doma nebija braukt uz Daugavpilu, lai palikt šeit dzīvot, bet pēc mācībām viņi saprata, ka Daugavpils teātris varētu būt viņu darba vieta uz ilgiem gadiem. Parunājam sēko par šo darba vietu. Varbūt klausietojiem, kuri tagad dzird Latgulas stundi, ir tādi konkrēti jautājumi, kurus tā nevar viegli internetā atrast. Daugavpils teātris, vienīgais profesionālais teātris Latgulas reģionā šobrīd. Kāds ir jums tas budžets? Cik liels un kas jau veidoja? Tātad, runājot par budžetu, Daugavpils teātris ir valsts teātris, valsts sijā. Un pateicoties tam, mums ir iespēja un tā laime saņemt kultūras ministrijas dotāciju, kurā arī veido mūsu pamatbudžetu. Bez kultūras ministrijas palīdzības teātris varētu pastāvēt, bet teātris nevarētu nodrošināt skatītājiem tās biļešu cenas,
kādas ir šobrīd. Ļoti daudzi zinu, ka tieši nesaprot, kāpēc tad teātriem vajag dotāciju, lai viņi vienkārši tirgo biļetes un dzīvo. Bet tad, dargie skatītāji, tas biļešu cenas, lai mēs varētu izdzīvot un sniegt jums to pašu kvalitāti, būtu 4 reizes dārgākas. Un tad cik no mūsu skatītāju skaita varētu atļauties tādas biļetes nopirkt? Bet cik tad tas valsts atbalsts apmēram? Apmēram tas ir ap 1,5 miljonu. Gadā. Jā. Bet tā kā mēs nezinām vēl nākamā gada budžetu, mēs varam runāt par to pagātni. Protams, un šeit tad valsts dotācija un iespējas izdzīvot. Un, jā, redziet, kā es jau teicu, valsts dotācija veido lielāku daļu, jo pārējos ieņēmumus, ko mēs saņemam no mūsu komercdarbības, proti mūsu komercdarbība ir biļešu tirzniecība, ap 500 miljonu eiro. Tātad jūs no biļetēm 500 miljonu gadā varat iegūt apmēram? Jā, aptuveni tā. Redziet, Pīlīku tam 1,5 miljonam klot vēl jūsu 500 miljonu, tad es noprotu, ka jūs tad variējat kaut kur ap 2 miljoniem gadā. Vidēji. Jā. Tad ir, protams, ir kaut kādas vēl citi finansējuma avoti, kultūra kapitāla fonds, bet tur jau tie cipari nesalīdzināmi mazi. Arī pilsētas. Tad kaut kādi konkrēti līdzekļi konkrētam izrādam. Konkrētam izrādam, jā, bet kā mēs jau varam, to jau arī starp citu interneta var atrast, jā, jo teātriem kultūra kapitāla fonds piešķir konkrētam projektam, bet tās summas ir salīdzinājumā ar manis jau nosauktajām ir mazas un budžetu ļoti neietekmē, bet ļoti palīdz īstenot konkrētu projektu. Jo, redziet, tagad mēs runājam par saņemto naudu, jā, bet ir jāsaprot, cik vēl teātris patērē, un te ir runa par galvenokārt arī par jaunu izrāžu veidošanu. Un, lai panāktu to kvalitāti, ko skatītāji pie mums redz, jā, tas tomēr tie materiāli ieguldījumi ir diezgan lieli. Un darbinieku skaits, sastāvu skaits šobrīd, protams, lielāko daļu no skatītājiem redz tikai aktierus, bet ir taču tehniski apkopojušies personāls, kurš ļoti bieži vienkārši paliek pat neredzams. Tieši tā. Cik jūs ir šobrīd? Šobrīd mums ir ap 100 darbinieku. No kuriem aktieri? No kuriem aktieri ir vien 35. Līdz ar to ir tehniskais personāls? Jā, administrācijā tehniskais personāls, jo teātris ir milzīga, kā vakar man teica viens sarunas biedrs, ka patiesībā teātris ir tāda ražotne. Jā, mēs kaut kā parasti neskatāmies uz teātri kā tādu rūpnīcu, bet patiesībā mēs arī ražojam preci. Tā, rūpī, protams, jā, varbūt negribās to tā salīdzināt, bet izrādi vajag saražot, izrādi ir arī materiāla bāze, izrādi nav tikai aktieru teksti un aktieru eksistenci uz skatuves. Jā, un to visu vajag vēl uzturēt, glabāt, renovēt un tā tālāk. Un nav iedomājama mūsdienu izrāde bez kvalitatīvas gaismas vai skaņas. Jā, 21. gadsimts prasa arī to. Tam audiovizuālam jābūt izpēdīgam. Obligāti, jā, vienkārši mēs ejam uz priekšu gan tehnoloģijās, un tas prasa arī kaut kādu nepārtrauktu atjaunošanu. Līdz ar to šeit tiešām ir labs salīdzinājums. Tautas valodā runājot, pīteik šobrīd to, jūs tad varat galus savilkt kopā. Jā, es tādā skatījumā. Vai kādi ir tie lielākie izaicinājumi? Redziet, lielāki izaicinājumi droši vien šobrīd ir tomēr pat ne pats finansējums no valsts budžeta, kas nāk katru gadu, bet šeit drīzāk mēs varētu runāt par to, par ko jau citi teātri ir parūpējušies un pateicoties atkal valsts atbalstam ir īstenojuši. Es domāju par Jauno Rīgas teātri, par Dailes teātri, par Valmieras teātri,
kam bija piešķirti līdzekļi jau, lai renovētu telpas, lai paplašinātu telpas, lai atjaunotu tehnisko aprīkojumu. Līdz mums šī laime nav vēl aizgājusi, jā, bet mēs esam viens no tiem teātriem, kuram droši vien jau tas aprīkojumā, skatuves aprīkojumā novecošana ir jau tādā diezgan kritiska stāvoklī. Jūs šobrīd sakot, ka lielākais izaicinājums ir teiri tas tāds materiāli tehniskīs jautājums. Jā, tāpēc, ka ar to mēs nevaram to panākt, to kaut kādā veidā renovēt, pateicoties tiem līdzekļiem, par kuriem mēs runājam pirms tam. Līdz ar to tas ir tiešām ārpus gada budžeta līdzekļiem. Tas ir īpašs pieprasījums, kuru mēs paši atrisināt nevaram bez valsts palīdzības vai pašvaldības palīdzības. Un starp citu, jā, vēl runājot par tādu sāpīgu problēmu, kura ir saistīta ar to, ka, jā, ka mūsu skatītāji pieprasa, dod viņiem iespējas vairāk redzēt mūsu izrādes, jo mēs nevaram šobrīd apmierināt skatītāju pieprasījumu dēļ kapacitātes, jo mēs esam vienīgais teātris Latvijā, es domāju, no lielajiem teātriem, kam ir tikai viena skatītāju zāle. Visos pārējos teātrus, kas arī ir kā mūsdienu mākslas prasība. Zāle jūs ir viena, bet jūs ir mozos formas izrodis, tur kaut kur augšā beigšos, tur kaut kur otrā stovā. Jā, bet tas jau ir, teikt, drīzāk nelegāla forma, kā izmantot teātra telpas, jā, jo, ja mēs runājam par tomēr par pieklājīgu, cieņpilnu attieksmi pret skatītājiem, viņiem vajadzētu nodrošināt normālu piekļuvi normālā zālē, nevis tā kā mūsu gadījumā, ko mēs vienkārši dēļ bezizējas izmantojam otrā balkona foje kā eksperimentālu zāli. Bet jūs mitamos telpos, ja jūs būtu tāds finansējums, būtu īspēja tū mozoku zālēti te kaut kur sataisēt? Bet ne tikai, es tieši par to gribēju teikt, ka mums jau pilsētas dome ir atvēlējusi telpu šeit pat Vienības namā, kur mēs varētu spēlēt izrādes tieši tā kā kameru izrādes. Tas ir tur, kur tas fitness sagrobēja? Nē, 100 skatītājiem es varētu nodrošināt, tas ir citas telpas. Kā jums tā kā raksturot tas telpas, laikam tās ir telpas, kur kādreiz, es par to gan neko nezinu, par telpu vēsturi savam acīm nebiju redzējis, bet cik es zinu, tas bija, kādreiz tur bija restorāns. Itepat itamā ākā? Jā. Kādreiz bija restorāns, pēc tam laikam tur bija kaut kāds tā kā nakts klubs vai kas. Īsāk sakot, tas ir pagraba telpas, bet diezgan plašs, blakus Šmakovkas muzejam. Un jūs tad gribētu, lai mēs gribētu, un tās telpas it kā jau ar domes lēmumu ir paredzētas tam, lai tur varētu teātris rīkot savas izrādes, bet tas telpas prasa gan aprīkojumu, gan remontu. Runājot par teātri un politiku, parasti jūs arī sarunas sākumā pieminējāt, ka tomēr arī šajos vecgada, jaungada izrādēs jūs par kaut ko nevis pazūbojoties, bet varbūt parunājat vai kritiski pazasakotīs, vai mēs zinām, piemēram, ka šobrīd arī ir Keišam ar Raimondu Paulu Reigā izrāde, kur jī pat atklāti, turpat politiķu uzvārdi izskaņa. Un ir tāds jūsu skatījums. Kāds jums ir tas skatījums uz šobrīd, gan uz vietējo, gan uz valsts mēroga, gan uz pasaules politiku, kādas tos attīstības veidojās un cik daudz sanāk reaģēt uz kaut kādam nataisnībam, uz kaut kādiem procesiem, kurus gribētu ītierpt savā mākslas skatīņā? Tu te noteikti es gribētu atsaukties uz izcilas režisores Māras Ķimeles teikto tieši Spēlmaņu nakts ceremonijas laikā, dažas dienas atpakaļ, kur Māra Ķimele pateica, ka viss tas, ko mēs saucam par aktualitāti,
par sociālu problemātiku, par sāpīgām tēmām. Es, protams, tagad nevarēšu nocitēt burtiski, bet domāju, ka ļoti precīzi nodošu Māras Ķimeles domu, ka tas viss ir jā. Bet, pateica profesora Ķimele, neaizmirstam par dvēseli un par to, ka mākslinieka pienākums ir palīdzēt cilvēkiem izdzīvot. Es pilnībā piekritu Māras Ķimeles teiktajām, Māra Ķimele ir mana skolotāja arī, ka teātris var būt ļoti rēģējoši uz visu, bet tas nevar būt galvenais teātra uzdevums. Tas ir drīzāk, kādu mēs izvēlēsimies konkrētajā brīdī, to formu. Ja? Mēs nevaram visu laiku, kā avīze, kaut kāds medijs, radio vai televīzija, katru dienu atspoguļot kaut kādas aktualitātes un faktiski dublēt mediju funkciju. Tomēr teātra funkcija, ja sanāk, ja pēkšņi sanāk tā, ka mēs programmējam kaut kādu savu darbu, izvēlējamies lugu un pēkšņi redzam, ka tā luga sakrīt ar kaut ko ļoti aktuālu, parasti tā arī notiek, ka var tur kaut ko iefiltrēt, ja? Bet speciāli, veidot tādas dienas aktualitātes katrai izrādi likt, es domāju, mēs sāktu dublēt un pārvērsīsimies par teātri, kurš vienkārši nepilda to funkciju un dara visu tā lineāri vienā virzienā, vienos vārtos. Es domāju, ka teātris, tāpat kā līdzīgi kā baznīca, es negribu pateikt, ka tas ir viens un tas pats, bet līdzīgi kā baznīca, dot cilvēkam vairāk kaut ko abstraktu, padomāt, kur smelties to garīgu spēku, kā mēs runājam par Hekūbu, kur smelties. Jo cilvēks, kurš ir garīgi stiprs, cilvēks, kurš ir dvēseliski stiprs, viņš pats atradīs tos mehanismus, kā izdzīvot tālāk. Mūsu pienākums, es domāju, sagādāt viņam to, vai dot viņam to mājienu, kur to meklēt. Jo cilvēks pēc dabas ir pašregulējuša sistēma. Šapašņiko kungs, bet vai nav tā, ka ir arī reizēm pašcenzūra? Nav tā, ka reizēm jūs varbūt kaut ko gribētu īstudēt, bet jūs varbūt pat baidaties. Ziniet, paldies Dievam, mūsu gadījumā tādas situācijas nebija. Bija citas situācijas, varbūt ir zināmas. Bija pārmetumi jūs, jā, kad ir pārmetumi, ka mēs jau kaut ko esam izdarījuši, bet tā, lai sevi piebremzēt, arī pēc tiem gadījumiem mēs sevi nebremzējām. Un man ir prieks par to, un arī prieks par to, ka mūsu valstī nav šī kultūras, tādas cenzūras, kurā, kā man ir zināms, ir pat mūsu kaimiņiem Lietuvā, kur tomēr bišķiņ ir savādāk tā sistēma attiecības starp kultūras ministriju un valsts teātriem, kur tomēr... Ja tad īspējams kaut ko baidās izdarēt, jo jīm dūt valsts naudu, un jī varbūt baidās mūsim kaimiņu valstī kaut ko pasciēt, ja tā nezinu naudu mūsim nugrīs. Es nezinu, vai precīzi tā tiek tas formulēts, bet es zinu, ka kultūras ministrija apstiprina katra teātra repertuāru. Vismaz dot zaļo gaismu, ko iestudēt, ko nē. Bet te jau ir cenzūra. Mēs tā varam, es negribētu būt kaut kā, nepolitkorekts un kaut ko pateikt, neprecīzi, bet es vēlreiz saku, tā kā man ir daudz draugu Lietuvā, režisoru un arī teātra vadītāju, kuri arī stāsta. Jā, to viņi nesūdzējās man, bet tikai izstāsta tā, ka tā sistēma paredz, ka kultūras ministri tomēr parauga to repertuāru. Bet tad to nav. Un es, kad viņiem stāstu, ka mēs brīvi varam izvēlēties tēmas, par ko runāt, un paši pēc tam, labi, tā ir mūsu atbildība. Viņi brīnās un nesaprot, kā tas ir iespējams, un vienkārši ir balta skaudība, ka Latvijā tā var. Jā, runājot par teātri un karu. Kādu nospīdumu karš Ukrainā ir atstājis uz Daugavpils teātri, bija šī pormatumi arī pat Ukrainas
Ukrainas viesnīcības, Ukrainas viesnīcībai. Varbūt neizdziļinosimies, bet šis tas nepatika te dažā labā jūsu izrodē, bet runājot kopumā, karš Ukrainā un Daugavpils teātris. Un saturs izrodēs. Es nevarētu pateikt, ka vispār kādam Latvijas teātrim krasi izmainītos repertuārs dēļ 4 gadu kara Ukrainā, ja mēs paskatīsimies ne tikai Daugavpils teātri, arī pārējos teātrus. Un es domāju, ka tas ir tieši tāpēc, par ko es runāju pirms tam, ka tomēr teātra uzdevums nav burtiski atspoguļot katru notikumu gan pasaulē, gan Latvijā, jo mēs operējām vairāk vai mazāk ar mūžīgām tēmām, nevis to, kas ir pārējoši. Un ļoti cerams, ka tas karš arī galu galā beigsies. Šeit, bet tad, kad tieši bija sākums tam karam, tur gan mēs bijām, domāju, ka visa pasaulē, kuri par to pārdzīvoja, ka tas ir kaut kāds prātam neaptverams, un tas vēl tuvu mums notiek, un mūsu impulss, ja mēs tomēr atgriezīsimies pie tās izrādes, ko mēs arī iestudējam speciāli, pirmais impulss bija runāt ne par ko citu, bet par cilvēka dzīvības vērtību, par to, ka pirmām kārtām, jebkurš karš, neatkarīgi no tā, kurš ir sācis, kurš ir vainīgais, kam ir taisnība, kam nav. Bet zem tā visa stāv cilvēka dzīves, katra konkrēta individa dzīve. Un mēs gribējam akcentēt to, ka skatīties uz šo no tāda viedokļa, ka varbūt tas dotu iespēju ne tik atsvešināti, ne tik pragmatiski uz to skatīties, it kā tā būtu kaut kāda datorspēle, bet saprast, un tā izrāde to ļoti labi parādīja. Un tajā brīdī varbūt tas no malas kādam izskatījās tieši tā kā izklausījās kā tāds neveikls triks, ka mēs tā vietā, lai cīnītos par kaut ko, gribam atkal atgriezties pie kaut kā tāda ļoti vienkārša. Bet mēs joprojām visi uzskatām, ka tas bija ļoti pareizs gājiens, un redzot to, kas notiek šobrīd, un kā beidzot jautājums par to, kā izbeigt karu, ir ārkārtīgi aktuāls. Es uzskatu, ka mēs arī toreiz bijām aktuāli un paliekam, jo šī izrāde joprojām ir repertuārā, joprojām labi apmeklēta. Un, kad mēs redzam un arī saņēmam atsauksmes pēc šīs izrādes, no skatītājiem arī pēc izrādes, kā mēs redzam cilvēku asaras zālē, un tad mēs saprotam, ka šis mūsu mērķis ir sasniegts. Bet tas pormutums bija par to, ka jūs īsti nepasakot, kurš ir vainīgs un kurš nav vainīgs. Jā, kā mēs runājām, patiesībā Luga rādīja, ka, kad cilvēki mirst, zaudē dzīvības, tur nav starpības, kurš zaudē, kura pusē. Jo mirst cilvēki vienādi, un nelaime ir vienāda ģimenēm abās pusēs. Ejot, tas bija sarunas noslēgumu, un pēdējos gados arī pēc Krīvijas nepamatoto iebrukumu Ukrainā ir arī Latvijā svarīgs palicis šis valodas jautājums. Ir daudz runāts par to, kā nosargot valsts valodu. Jūs arī tomēr, ja skatēties tādā viesturā, agrāk īspējams arī tūs izrožu krīviski bija pat vairāk. Šobrīd jūs esat izleidzinojuši šo izrožu tādu skaitu pa valodam. Bet kā jūs teātri vērtējat šo valodas jautājumu? Protams, nevienam nav noslēpums, ka jūs arī daudz citautīšu strodoja teātri un kā jūs komunicējat ar saviem darbiniekiem un kā jūs vērtējat ar savu darbinieku arī šos valsts valodas zinošanas? Tā, te jūsu vienā jautājumā bija ļoti daudz punktu, un tas, par ko jūs runājāt sākumā, par to, kā
sākoties karam, sāsinājis šis jautājums par valsts valodas sargāšanu. Te, redziet, sargāt un stiprināt kaut ko nenozīmē aizliegt kaut ko citu. Vismaz mums tā liekas. Un runāt par vērtībām, par to mūžīgo, par cilvēcisku. Mēs varam mākslas valodā, izmantojot latviešu, krievu, latgaliešu, angļu valodu, un jūs man jau prasījāt, un es jums atbildēju, ka arī uz latgaliešu izrādēm nāk krievvalodīgie, pat tie, kuri nesaprot. Bet redziet, tas nozīmē, ka ne jau valodas ierobežojums palīdz, drīzāk paša teātra saturs, ko mēs gribam ar to pateikt, ir svarīgāk par to, kādā valodā mēs to stāstam. Protams, tas nebūtu iedomājams, ja mēs atteiktos pēkšņi no kaut kādas valodas. Jā, un jums ir taisnība, jā, tas arī ir pragmatisks, pārdomāts process, palielināt izrāžu skaitu latviski, bet to var darīt tikai tad, kad mēs zinām, kā mūsu auditorija nāk mums līdzi. Un pateicoties tam, kā uzlabojas arī valsts valodas zināšanas, es esmu pārliecināts, ka tā tas ir sabiedrībā šobrīd, tad mēs varam proporcionāli palielināt izrādes latviski. Tādā veidā stiprinot, tādā veidā atkal popularizējot, nevis atsakoties no kaut kā un pilnīgi aizliedzot. Es nedomāju, ka mēs panāktu to pašu rezultātu. Ja? Un galu galā visu tik un tā, visu var vērtēt pēc rezultātiem. Un tā kā mēs zinām, un vēlreiz atkārtošos, jā, ka mūsu auditorija teātri nav nevienā brīdī atkarīga no valodas, mēs esam lepni un priecīgi par to, ka droši vien integrācijas ziņā mēs esam, negluži pionieri, bet mēs esam ļoti veiksmīga iestāde. Ja? Un arī skatītāji, foje šeit, kur mēs atrodamies, starpbrīžos, var dzirdēt ne tikai latviešu, latgaliešu vai krievu valodu. Cilvēki sarunājas gan ukraiņu valoda, gan poļu valodā savā starpā šeit. Jā, Šabašķika kungs, bet tī cilvēki, kas nok dažādoku tautēvu, dažādoku valodu lītotoju, jī porsvarā šos izrodis pie jūsim grib redzēt ar tādu, dziļu dūmu, ar dziļu zemtekstu, vai tomēr jī grib šeit izklaidi? Te es arī viennozīmīgi, to gan var matemātiski pierādīt un paskatīties, ja atkal atver tikai repertuāru. Tāpat, kā jūs pateicat, kā atverot repertuāru, var redzēt, cik izrāžu un katrā mēnesī tiek spēlēts krieviski, latviski un vispār repertuārā, no kādām izrādēm tas sastāv. Tas pats arī šeit. Ja agrāk, atkal, ja mēs paņemsim tādu 10 gadu dinamiku, 10 gadus atpakaļ varbūt jūs atrastu, kā repertuārā pārsvarā bija tādas jautras izrādes vai komēdijas. Bet tagad, ja paskatīsimies, no 30, vairāk kā 30 izrādēm, noteikti mēs atradīsim tikai ne vairāk kā 3-4 komēdijas. Tas nozīmē, ka arī kopā ar teātri pamainījies skatītājs vai otrādi, kopā ar skatītāju pamainījies teātris. Un teātris nevar pastāvēt, viņam tādas iespējas ir, bez kvalitatīvas izklaides. Es esmu par to pārliecināts. Bet tās nevar būt, manuprāt, īpaši šobrīd. Cilvēki teātrī meklē ne tikai vieglu laika pavadīšanu, cilvēki teātrī meklē atbildes uz jautājumiem. Kā izdzīvot, kur ņemt spēku, pie kā tā teikt griezties, lai turpinātu dzīvot ar veselu prātu un vispār izdzīvot. Tieši tā kā Māra Ķimele teica. Paldies, ka jūs arī šodien Latgulas stundī atbildēt uz jautājumiem, lai veicās Daugavpils teātram arī
nokušajā gadā. Šodien dienas Latgulas stundī sazarunojāmies ar Daugavpils teātra vadītāju režisoru Olegu Šapošņikovu. Paldies par sarunu. Paldies!